agrāk bija uztraukums par šitādām lietām, tagad jau ir kā uz darbu iet. Jā, mēs esam live, kā sveicināt visiem AI webināru sērijā. Šodien turpināsim apskatīt, kā mazie vidēji uzņēmumi patiesi var izmantot mākslīgo intelektu potenciālu, bet skatīsimies nevis no reāla AI risinājumu, bet no otras puses, kad arī MIT un Harvard pētījumi rāda, ka mākslīgais intelekts nav tikai par darba efektivitāti, tas arī ir inovāciju vides veidotājs uzņēmumā tieši, kad iekļauj gan darbinieku ieskatus un pilnveidoja komandu prasmes. Un tas ir tieši, ko tagad dara LIFT projekts, kas ir daļa no RBS. Mēs redzam, ka darbiniekiem ir aktīvi jāpildina šīs zināšanas, un arī darbinieki aktīvi meklējot darbu kompānijas, kas tieši ar šo nodarbojas. Un, tāpēc šodien vispirms došu vārdu Girtam Eldmanim, LIFT programmas vecākiem projektu vadītājiem, kurš iepazīstinās ar šo apmācību programmu. Un pēc tam jau uzstāsies Juris Baums, kurš pastāstīs, kā jūs uzņēmēji varat praktiski izmantot mākslīgo intelektu savā darbā. Girt? Jā, labdien! Es jums tūlīt prezentēšu apmācību projektu LIFTA. Tā, share screen. Slideshows. Respektīvi, kopā ar Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteri un Enter Group, šobrīd Enter Creative un Ventspils augsto tehnoloģiju parku, ir izveidots apmācību projekts LIFT. Viņa oficiālais nosaukums ir Edika uzņēmēja digitāla prasme apmācības. Un Rīgas biznesa skola prezentē to kā e-izaugsmes akadēmija uzņēmējiem, kurā ar atvesļošanas fonda atbalsta palīdzību iespējams atgūt izmaksas par apmācībām. Mēs kopumā nosedzam 16 tēmas. Šīs tēmas ir pietiekoši plašas, lai arī pēc klientu pieprasījuma mēs varētu jums piedāvāt spēt izaugsmi veidot digitalizācijas jomā, kādā vien tā ir nepieciešama. Bet pirmajā pusgadā mums šobrīd ir tieši liels akcents likts uz mākslīgā intelekta pielietošanu dažādās uzņēmējdarbības jomās. Kā minēju, ir iespējams saņemt līdz pat 70% atbalstu. Mēs mēģinām nodrošināt visas aktuālākās tēmas, kas ir šobrīd nepieciešamas biznesa vidē, Rīgas biznesa skolas kvalitāti un arī atbilstošās cenas, bet šobrīd ar 70% atlaidi. Konsultanti jūs spēs nokonsultēt ātri un operatīvi gan par dažādiem administratīvām lietām, kas nepieciešams, lai jūs varētu pieslēgties šī programmai. Un kursi mums ir pieejami gan klātienē, gan hibrīda režīmā, gan vienmēr viss ir pieejami arī online režīmā, lai netērētu jūsu darbo laiku, ja jums nav vēlmes nākt uz vietas. Mājaslapa ir Rīgas biznesa skola rbs.lv, šķērsvītra LIFT, un tur jūs varat apskatīt visu pār kursiem. Bet tādu nelielu ieskatu vēl nedaudz par mākslīgo intelektu. Ir saprotams, ka jau šobrīd vairāk kā 100 miljoni ikdienā izmanto mākslīgo intelektu, līdz 33. gadam šis skaitlis būs ievērami pieaudzis, un ir tāpēc arī šīs valsts pasūtījums, lai Latvija neatpaliktu un spētu nodrošināt un attīstīties ar saviem vienradžiem vispārējo ļoti labi digitālajā vidē gan Eiropā, gan visā pasaules tirgū. Un attiecīgi, lai mēs palīdzētu komersantiem izvēlēties kursus, ir viņi sadalīti 3 līmeņos. Tas strateģiskais līmenis, kurā jūs domājat par to, kā ieviest mākslīgo intelektu vispār visā uzņēmumā strateģiskajā līmenī, taktiskais līmenis, kas vairāk būs piemērots jau tā realizētajām, bet vienlaikus noderēs arī ļoti labi tiem, kas darbojas vidējā vai mazā uzņēmēja sektorā. Un operatīvais līmenis, kurā mēs kursus esam izplānojuši kā līdzekļus, kas jums palīdzēs tieši izprast un izmantot tos ikdienas darbībā savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Attiecīgi jums, protams, ir iespējams izvēlēties ne tikai sev vajadzīgāko līmeni, bet arī jums jau ir ieteikumi, kas varētu jums nostrādāt labāk un tādā veidā veidot stratēģiju.
No tiem kursiem, kas šobrīd ir pieejami, tad strateģiskā līmenī mākslīgais intelekts un stratēģija 22. no 20. līdz 22. novembrim tas ir 3 dienu kurs par potenciāli 135 eiro. Un taktiskajā līmenī mums šobrīd ir mākslīgā intelekta projekta vienkāršā ekonomika, mašīnu mācīšanās modeļi un mākslīgais intelekts vadītājiem, par ko arī vēlāk Juris mums izstāstīs jau detaļās. Nu, tad ir operatīvā līmenī piedāvājumi gan finanšu vadībā mākslīgais intelekts, gan analītikā, gan mākslīgā intelekta pamati kā tādi, procesos un ikdienas darbībās, pārdošanā, mārketingā un tā skaitā arī cilvēku resursu vadībā. Attiecīgi, kā jūs redzat, cena ir norādīta no līdz, bet es aicinātu jūs apskatīt visu projekta piedāvājumu, jo kursi skar šās minētās 16 apmācību tēmas, un zem kura katra ir apakšā vēl vairāki konkrēti kursi. Tā kā laipni aicinātu aizdoties uz Rīgas biznesa skolas mājaslapu, sadaļa lift, un tur arī norādīts tālrunis, piezvaniet, uzprasiet, kas nepieciešams. Bet tagad, principā, jā, mēs varētu dot vairāk vārdu Jurim, lai izstāstītu, ka Juris arī ir viens no pasniedzējiem projektā, jau viens kurs ir aizvadīts, un tīri no praktiskā viedokļa šis kurs palīdz saprast, kādus procesus jums vajag uzņēmumā, lai jūs varētu attīstīties. Nu, tas īstumā par visiem kursiem. Es nemēģināšu aizkavēt daudz jūsu laiku, lai var runāt arī profesionāļi. Tāpēc aicināšu dot vārdu Jurim. Jā, paldies, Kaspar un Ģirt, par ievadu. Es tūlīt nošērošu arī savu ekrānu. Un palaidīsim prezentāciju. Tā, šķiet, ka vajadzētu būt. Jā, sāksim ar nelielu iepazīšanos. Kā jau minēju, mans vārds ir Juris Baums. Man ir vairākas cepures, ar kurām es tā teikt, kuras ik pa laikam mainu. Viena no tādām galvenajām, es esmu viens no līdzdibinātājiem un izaugsmes vadītājiem Latvijas AI jaunu uzņēmumā Hyperscan. Un mēs gan savā produktā, gan arī dažādos biznesa procesos ikdienā ļoti, ļoti plaši izmantojam mākslīgo intelektu. Un pēc vairāk cilvēku aicinājuma un vispār intereses no citiem uzņēmumiem mēs sapratām, ka mums ar šām zināšanām ir jādalās un jāpalīdz arī citiem uzņēmumiem vairāk ieviest mākslīgo intelektu viņu ikdienas biznesa procesos. Un tā ietvaros, jā, mēs gan esam kopā ar saviem kolēģiem izveidojuši arī tādu AI Academy, kas ir AI apmācības un konsultāciju uzņēmums, un arī, kā jau arī iepriekš tika minēts, es pasniedzu arī Rīgas biznesa skolā tieši kursus, kas ir gan mākslīgais intelekts vadītājiem, kas ir tāds ievadu kurs, gan arī mākslīgais intelekts pārdošanā. Un abos šajos kursos mēs, kā jau paši esam, pats esmu nācis un pats esmu uzņēmējs, tad es arī ieviešanai pieeju ļoti praktiski, nevis tā ļoti kaut kā teorētiski. Mans galvenais mērķis, jā, ir palīdzēt ieraudzīt tos praktiskos pielietojumus un saprast, kā tos efektīvāk varētu ieviest. Tas nu tā īsumā par mani. Tas, ko mēs šodien apskatīsim, varbūt pirms es tā kā paeju cauri tām tēmām, kuras šodien gribētu apskatīt, es arī gribētu tādu mazu ievadu iedot. Kā jau Ģirts minēja, ir šis strateģiskais, taktiskais līmenis, kurā tieši vadītāji vairāk operē un domā. Un savā pieredzē gan AI akadēmijā, gan pasniedzot Rīgas biznesa skolā, mans novērojums ir tāds, ka ir ļoti dažāds zināšanu līmenis par mākslīgo intelektu. Un mēs sapratām, ka ka ļoti daudzi cilvēki patiesībā vēl nemaz nezina, ko viņi nezina. Un tāpēc tādā taktiskā un arī mazliet strateģiskā līmenī mēs sapratām, ka ir ļoti efektīvi nodalīt vispār šīs mācības tādos divos lielos blokos. Un pirms mācīties jau detalizēti kaut ko, kā un ko konkrēti izdarīt, mēs vispirms gribam iedot tādu kā ievadu, kur mēs parādām, ko vispār var izdarīt ar mākslīgo intelektu.
pirmkārt, kas tas ir un kā domāt, ko ar to var izdarīt un kā pielietot darbā. Tā ir arī lieta, uz kuras es arī centīšos atbildēt šodien, iedot jums tādu pavisam īsu ieskatu, kā vispār domāt par to, kā mākslīgo intelektu pielietot darbā un kādi ir tie veidi, kā to izmantot. Un tāpēc mēs šodien apskatīsim tādu īsu ievadu, kas tas vispār ir, kā tas strādā, vai tas ir burbulis revolūcija, un kā to praktiski pielietot, kādi ir tie veidi, kā par to domāt. Tad apskatīsim mazliet sīkāk, kas ir mākslīgā intelekta asistenti, kā tie strādā un tie pielietojumi. Mazliet pieskarsimies arī multimēdijiem, multimēdiju rīkiem, kas izmanto mākslīgo intelektu dažādām vajadzībām. Kā arī apskatīsim, kādas vispār ir rīku kategorijas ar iebūvētu mākslīgo intelektu un kādām biznesa funkcijām tie var palīdzēt. Un arī pieskarsimies mazliet datu apstrādei un biznesa procesa automatizācijai ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un pavisam īsi arī, kā jau vadītājiem, ieskicēsim arī vispār, kā domāt par mākslīgā intelekta ieviešanu un pārmaiņu vadību to ieviešot. Tad sāksim ar tādu ievadu, arī pavisam īsi. Centīsimies atbildēt uz jautājumu, vai tas ir burbulis vai revolūcija. Jo viennozīmīgi par to runā ļoti daudz, un ir tāds viens foršs grafiks, ir tāds hacker news, kas apvieno to, cik dažādu tehnoloģijām saistīti atslēgas vārdi parādās pirmajās ziņu lapās, un te ir tāds salīdzinājums starp mākslīgo intelektu, iPhone, ja vienu no pirmajiem vietāluņiem, un kriptovalūtām un kriptotehnoloģijām. Un, kā redzams, pat savā pīķī tāda šķietami milzīga revolūcija kā iPhone, pat tu nestāv tam, kādu pīķi šobrīd ir radījis mākslīgais intelekts. Un tas viennozīmīgi parāda to, ka ir ārkārtīgi liela interese industrijā un par to tiek ļoti daudz runāts un tiek meklēts un mēģināts saprast, kā tad vispār šo tehnoloģiju, kāds ir tās pielietojums, tiek meklēts šis pielietojums un cilvēki mēģina atbildēt uz to, vai tas var noderēt arī man. Un es ticu, ka jums arī kā vadītājiem ir šāda interese bijusi. Jā, jūs par to dzirdat, par to visapkārt runā. Jautājums ir, bet man tas būs noderīgi, vai es to varu izmantot, un arī uz to centīsimies tad šodien atbildēt. Un vēl viens tāds, varbūt tādā citā griezumā par to, cik vai tas ir revolucionāra tehnoloģija vai nav, tad Bills Geits par to ir izteicies, ka viņš savā dzīvē ir redzējis divas patiesi revolucionāras tehnoloģijas. Pirmā no tām ir bijis grafiskais lietotāja interfeiss. Būtībā tas ir veids, ka mēs varam iedarboties ar datoru, ar pelīti, pārvietojot failus tur uz mapītēm un respektīvi bez koda rakstīšanas. Un tad šī otra tehnoloģija, kur viņš uzskata par revolucionāru, ir tieši šis ChatGPT. Un varbūt ne tieši konkrēti ChatGPT, bet pats tas ģeneratīvais mākslīgais intelekts, jau tā spēja saprast valodu un ģenerēt valodu un arī informāciju citos mēdījos, tur attēls un skaņa. Kāpēc? Ir tāda tehnoloģija, tādas izmaiņas, kas notiek vienreiz varbūt 50 gados, varbūt pat ilgākā laika posmā, kad fundamentāli mainās tas, kā cilvēks miedarbojās ar šo datoru. Un, kad parādījās datori, tad ar tiem iedarboties varēja tikai profesionāli programmētāji. Respektīvi, vajadzēja mācīt rakstīt kodu, lai vispār no datora varētu kaut kādu liederīgu rezultātu dabūt ārā. Noteikti atceraties filmās, melni ekrāni, zaļi burtiņi, un tad tiek vienkārši rakstīts kaut kādas komandas. Bet tad aptuveni 70. un 80. gadiem notika krasas pārmaiņas, tika izstrādāts šis grafiskais lietotāja interfeiss. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ar datoru varēja sākt strādāt jau būtībā jebkurš cilvēks ar pavisam nelielu apmācību. Vajadzēja vienkārši iemācīties tos pamatprincipus, ko nozīmē miedarbība ar datoru. Tur kā peli strādāt ar klaviatūru, komandām, izvēlēm un šo te interfeisu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ar cilvēku dators nonāca masās. Respektīvi,
to varēja sākt lietot jau ievērojami lielāks cilvēku skaits. Līdz kam tas ir nonācis tagad, ka burtiski dators ir katram uz galda, un katram ir savs dators, un mēs bez tā nevaram iedomāties savu dzīvi. Un kas tiek tā kā prognozēts, ka tas viens veids, tas viens ceļš, kuru mēs šobrīd ejam ar šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu, ir tāds, ka būtībā šī spēja saprast valodu un ģenerēt valodu būtībā nozīmē to, ka ar datoru varēs miedarboties jebkurš, un ar datoru viņš varēs paveikt jebko. Ja šobrīd mēs strādājām ar programmām, kas ir veidotas ar kaut kādu kodu, respektīvi to ir veidojuši profesionāli programmētāji, kas ir paredzēti kaut kādai konkrētai funkcijai, tad šī mākslīgā intelekta spēja ģenerēt tai skaitā arī kodu un saprast, kādu uzdevumu mēs gribam izpildīt no mūsu teiktā. Nākotnē varētu izskatīties, ka mēs ar datoram vienkārši pasakām, ko mums vajag. Viņam nav specifisku programmu, bet viņš pats, ģenerējot šo kodu konkrētā uzdevuma izpildē, varēs paveikt jebkādu mums interesējošu uzdevumu. Un tas šķiet lieki piebilst, ka tas atslēgs parastam lietotājam vienkārši pilnīgi jauna līmeņa iespējas, ko tas var paveikt ar datoru. Un tas vairs nebūs pieejams tikai varbūt kaut kādiem profesionāļiem vai tehniskākiem cilvēkiem, kas orientējās, bet tas būs pieejams praktiski visiem. Ja mēs par to domājam šādi, tad izklausās, ka tā varētu tiešām būt vesela revolūcija, kas šobrīd notiek. Jā, es redzu arī Kaspara komentāru, ko es nepieminēju sākumā. Es ļoti gribētu, ka šis ir arī interaktīvi, un ka jūs arī uzdodat jautājumus par kaut kādām jums interesējošām tēmām, varbūt kaut ko apskatīt sīkāk, dziļāk, vai arī varbūt jūs gribat kaut ko precizēt, lai labāk saprastu konkrēto tēmu. Tā kā droši rakstiet, un es centīšos pēc iespējas atbildēt. Tā. Ejam uz priekšu. Mazliet par to, kā darbojas mākslīgais intelekts. Kāpēc mēs vienmēr ieliekam šo ievadu, jo es esmu dzirdējis visdažādākās versijas par to, kas tad ir mākslīgais intelekts. Kāds domā, ka tā ir tāda mašīna mācīšana, kāds domā, ka tā ir kaut kas līdzīgs Google, cits savukārt to vispār uzskata par maģiju, par kaut kādu melno kasti, kur neviens nesaprot, kāds darbojas, kas tur iekšā notiek. Un tāpēc mazliet gribēju iedot tādu pavisam īsu un netehnisku ievadu, kas palīdzēs daudz labāk saprast, kā par to domāt, ko ar to var un ko nevar izdarīt. Tātad vislabāk to ir saprast salīdzinājumā. Būtībā mākslīgais intelekts ir augsta līmeņa mašīnu mācīšanās. Un mašīnu mācīšanās nozīmē, ka programmatūra var iegūt kaut kādu rezultātu, izpildīt uzdevumu, nevis pēc kaut kādām iepriekš iedotām instrukcijām, bet tā teikt no pieredzes. Un ja mēs salīdzinām tādu parastu mašīnu ar datoru, vienkāršu datoru, tad kā tas uzdevums tiek pildīts? Ir uzdevums, ir konkrētas instrukcijas, kas tiek rakstītas kodā, būtībā tā ir programmēšana, notiek instrukciju izpilde un mēs iegūstam rezultātu. Bet ir daudz uzdevumi, kuriem mēs nevaram paredzēt visas iespējamās instrukcijas. Ir tīpaši kaut kādi augstāki līmeņi un sarežģītāki uzdevumi. Labs piemērs ir pašbraucoša mašīna. Jā, tas vēl līdz galam neeksistē, bet mēs nevarētu to atrisināt, paredzot katru iespējamo scenāriju, kā mašīnai vajadzētu uzvesties situācijā X, jo tādu situāciju variācijas ir vienkārši bezgalīgi daudz. Bet eksistē vesela klase ar algoritmiem, tā saucamiem mašīnu mācīšanās algoritmiem, kas ļauj mašīnai pieiet uzdevumu risināšanai pilnīgi citādāk. Mums ir uzdevums, bet tā vietā, lai mēs dotu precīzi instrukcijas, kā to uzdevumu izpildīt, mēs šim mašīnu mācīšanās algoritmam iebarojam milzīgu apjomu ar paraugiem, kur jau šis uzdevums tiek kaut kādā veidā jau ir atrisināts. Un kas notiek, šie algoritmi meklē šajā milzīgajā lērumā datu, kaut kādus šablonus, kaut kādus uzdevuma izpildīšanas, kaut kādas likuma sakarības, kas var palīdzēt uzvedināt viņu uz pareizo ceļu, kā šis uzdevums būtu jārisina un kādas ir tās sakarības, kas tur apakšā pastāv. Un tas rezultāts jau tiek iegūts ne tik daudz no izpildot norādes, bet tā teikt no pieredzes, respektīvi no šiem tiek izmantoti šie šabloni, kas tiek atrasti šajos iebarotajos datos. Lūk, un kas tad tas mākslīgais intelekts ir? Tādu, kā mēs viņu tagad saprotam,
Tā ir tāda ļoti augsta līmeņa mašīnu mācīšanās, jeb modelis, kas tad ļauj atpazīt šos šablonus. Un atpazīst šablonus var dažādā veida informācijā. Vai tas ir teksts, vai tās ir bildes, video, vai arī tas ir kaut kāda audio informācija. Un ko šī šablona atpazīšana dod? Būtībā tāda mašīna mācīšanās jau ir eksistējusi jau labu laiku, jau kādas vairākas desmitgades. Un tā visa attīstība ir sākusies tieši ar šo satura izpratšanu. Un kas ir mums ļāvis aprakstīt kaut kādas lietas. Un varbūt, nezinu, tie paši ieteikumi internetu veikalos, kur mums iesaka nākamo preci, tie visi ir mašīnu mācīšanās algoritmi. Pēc kaut kādām sakarībām tiek prognozēts kaut kāda vienkārša lieta, ko mums ieteikt. Vai arī tur sejas atpazīšana fotokamerā, kā to mazs tāds kvadrātiņš parādās, uz ko fokusēties. Bet tad attīstoties skaitļošanas jaudām un spēja apstrādāt aizvien lielāku apjomu informācijas un meklēt aizvien dziļākas likumsakarības, parādījās iespēja arī ģenerēt jaunu saturu no šiem šabloniem. Un tas ir arī tas, kas ir radījis šo tādu revolūciju pēdējos 2 gados, tieši tas ģeneratīvais aspekts, kurš ļauj mums ģenerēt gan jaunu informāciju, jaunu tekstu, jaunus attēlus, nebijušus attēlus un nebijušas skaņas. Un kas ir arī, domāju, piekritīsiet, ka jā, tas ir tas, kas tiešām to wow efektu ir radījis pēdējos 2 gados. Un par to ir arī ļoti daudz dažādas informācijas satura un informācijas internetā. Bet, manuprāt, tieši tā arī satura izprašanas aspekts ir tāds vismazāk novērtētākā superspēja šim mākslīgajam intelektam, kas patiesībā mums dod iespēju strukturēt nestrukturētu informāciju. Un ja mēs tā padomājam, ko mēs tā pa īstam daram ikdienā mūsu darbā, es domāju, ka mēs netik daudz visu laiku ģenerējam kaut ko jaunu, cik mēs apstrādājam nestrukturētu informāciju. Mēs ņemam kaut kādus gabaliņus no dažādiem avotiem, kaut kādas idejas, kaut kādus no grāmatām, no rakstiem, no tekstiem, vai mēs apstrādājam kaut kādus dokumentus, izdarām kaut kādus secinājumus, liekam to visu kopā, sintizējam kaut ko jaunu. Un mākslīgais intelekts ir ārkārtīgi spējīgs šo funkciju pildīšanai. Un es tāpēc vēlos jums lūgt saglabāt prātā šo tā teikt, rāmi, kā par to domāt. Tātad šablona atpazīšana dod mums iespēju izprast saturu, tas ir strukturēt nestrukturētu informāciju un ģenerēt jaunu saturu. Un tas ir tāds labs pamats, kā tālāk domāt par to, ko tad mākslīgais intelekts var izdarīt. Uzreiz gribu arī nošķirt tādu starpību. Lielākajai daļai noteikti mākslīgais intelekts asociējās ar ChatGPT, bet ChatGPT pats par sevi nav šīs smadzenes, šis nav šis te lielais modelis, kur notiek visas šīs kalkulācijas un jaunu satura ģenerēšana. Tā īstā informācijas apstrāde notiek tā saucamajās smadzenēs, jeb pamatmodeļos, kas nodrošina to izprašanu un jaunu satura ģenerēšanu. Un tie ir varbūt dzirdēts GPT-4 vai Gemini modeļi vai Claude vai Claude 3,5 modeļi no Anthropic. Savukārt šie ChatGPT vai Copilot, tie būtībā ir tikai tādi čata interfeisi, tā kā lietotāja saskarne, kas ļauj mums ar šiem lielajiem valodu modeļiem sarunāties. Tas ir tikai tāds starpnieks, lai mēs varam šīm smadzenēm piekļūt un apmainīties ar tām arī informāciju. Un tātad, šī domāšana notiek tajos lielajos valodu modeļos, un tā pavisam vienkārši, bez tehniskām detaļām, būtībā šie modeļi, ģenerējot jaunu saturu, viņas atskatās uz to saturu, kas jau ir iedots, vai tas ir tas mūsu prompts, un viņi prognozē, kāds varētu būt potenciāli ar augstāko varbūtību nākamais vārds. Un reku, ja mēs paņem tādu piemēru, debesis ir, mums daudziem prātā nāk droši vien zilas vai skaidrs vai kaut kas tam līdzīgs. Līdzīgi ģenerē modelis. Un tas modelis ietekmējās no katra iepriekšējā vārda. Un tas, ko viņš ģenerēs, ļoti ir atkarīgs no tā, kas bija šie iepriekšējie sekojošie vārdi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā mēs definējam uzdevumu, ko mēs tur rakstam, jo tie visi vārdi ietekmē to, kā šī mašīna to uzdevumu potenciāli izpilda, kā viņa paredz šos nākamos vārdus, kā arī tas ir svarīgi, lai iedotu pareizu kontekstu, lai mēs varam uzdevumu dabūt tādu, kādu mēs tiešām gribējām, kā tas tiek izpildīts.
Es atcaucos uz tā saucamo pieredzi, no kā šie mašīnu mācīšanās algoritmi kaut kādu meklē šos šablonus, un kur viņi cenšas šos pieredzes šablonus attiecināt, no kurienes tad viņi nāk. Nu, tad šie modeļi ir trenēti ar būtībā visu cilvēcei pieejamo digitalizēto informāciju, vai tās ir grāmatas, raksti, Wikipēdija, tādi sociālie mēdīji, UTT. Respektīvi, milzums liels apjoms ar dažādiem datiem. Attēlu skaņas gadījumā arī tur ir YouTube video vai kaut kāds bildīts UTT. Un kas notiek būtībā, ko nozīmē šī pieredzes iegūšana, tā ir tāda saucās modeļu apmācība. Un kas notiek, viss šis milzīgais informācijas apjoms tiek apstrādāts un meklētas tiek sakarības starp vārdiem. Kādas idejas ir ar spēcīgākām saitēm savā starpā taisītas. Tas ir tas ir pamats tam, lai izprastu saturu, kā dažādi jēdzieni un vārdi savā starpā ir saistīti, un tas arī līdzīgi kā mums smadzenes apstrādā tekstuālu informāciju, mums ir sakarības, mums ir kaut kādi sakarību šabloni, ar kuriem mēs operējam. Līdzīgi darbojās arī šie mākslīgā intelekta lielie valodu modeļi. Un šīs sakarības tiek aprakstītas tādiem ar parametriem, kuriem tiek piešķirtas vērtības. Un, jo būtībā ir tas ir viens no parametriem, kā aprakstīt vispār modeļus, un jo lielāks parametru skaits šobrīd, jo spējīgāks būtībā ir modelis. Un ar šo bildīti es gribēju pirmkārt parādīt, kā ir evolucionējuši šie modeļi. Te stūrītī ir GPT-3, ar ko aizsākās visu ChatGPT, un te labajā pusē ir nebūtu vēl ne pats jaunākais GPT-4 modelis, kas jūs redzat, ir entās reizes lielāks par to, kas jau pirms 2 gadiem jau diezgan jēdzīgu mums deva jēdzīgas atbildes un radīja šo milzīgo wow efektu. Bet otra lieta, ko es ar to modeli šo bildi gribu parādīt, ir tāda, ka šis mākslīgais intelekts nav kaut kāds viens centrāls modelis, uz kura tad visas pasaules mākslīgā intelekta risinājumi griežas. Ir ļoti daudz dažādi savā starpā konkurējoši modeļi no dažādiem uzņēmumiem. Tas ir OpenAI, tie ir Google modeļi, tie ir Anthropic tāda uzņēmuma modeļi un cita. Un katram modelim ir savas kaut kādas spēcīgās puses. Un arī tas ir tas, ko mēs kursā sīkāk apskatām, ir kā viņi atšķirās šie modeļi savā starpā un kā domāt par to, kas būtu piemērotāks man. Jo daži, piemēram, ir daudz spējīgāki darbā ar latviešu valodu, kas ir diezgan tāds būtiska lieta. Protams, tajā, kā tas mākslīgais intelekts darbojās, ir arī kaut kādas vājās vietas, ir kaut kādas problēmas, kā jau arī mums kā cilvēkiem, mūsu domāšanā arī ir kaut kādas vājās vietas. Un ir ļoti svarīgi apzināties, kādiem darbiem mēs mākslīgo intelektu varam lietot un kādiem nē. Jo mēdz būt halucinācijas, ka šie modeļi izdomā kaut ko nesošu, tīpaši, ja tiek tie izmantoti kā Google, kaut kādas faktuāli precīzas informācijas meklēšanai. Tie var izklausīties ļoti pārliecinoši, un mēs pat nesapratīsim, ka viņi mums dod nepatiesu informāciju, jo viņi izklausīsies tā kā tiešām, tā kā bezmazliet zinātniskais raksts. Nu, un ir arī kaut kādi biasi, respektīvi, šie modeļi ir mācījušies no visām mūsu zināšanām, nu tad viņi atspoguļo ne tikai labāko, ko mēs zinām un mākam, bet arī, diemžēl, sliktāko, kas ir dažādi, varbūt, kaut kādas diskriminācija pret kaut kādām noteiktām sociālām grupām vai rasēm, ļoti dažādos griezumos, kas vienkārši ir izriet no tās informācijas, kas viņam ir iebarota. Un te mēs neapskatīsim sīkāk, bet ir vienkārši ļoti svarīgi apzināties par šīm vājām vietām, un tas, ko mēs kursā sīkāk arī apskatām, ir kā par to, kā domāt, lai šīs iespējamās problēmas tā kā nebloķē šī mākslīgā intelekta ieviešana, un kā domāt, uz kuriem darbiem var un kuriem nevar attiecināt. Tas tāds pavisam īsais ievads, kas varbūt nebija tik īss, bet paiesim ātri tagad cauri. Kā vispār domāt par to, kā tas mākslīgais intelekts var palīdzēt. Ir tā saucamā tukšo kanvu problēma, jo būtībā šis čata, īpaši interfejs, čats ir tas vispopulārākais veids, kā iedarboties ar mākslīgo intelektu. Mēs viņam varam jautāt jebko.
vai uzdot jebkādu uzdevumu. Un, ja mēs varam jautāt jebko, ļoti daudziem cilvēkiem ir jautājums, tad ko tad es jautāju? Ko es viņam lieku darīt? Ko viņš var izdarīt? Un, es domāju, ka mēs esam savā cilvēces vēsturē jau bijuši šādā situācijā pirms kādiem 40, 50 gadiem, kad parādījās Microsoft Excel. Iedomājieties situāciju, 80. gadi, parādījās Excel, jūs sēžat strādājat savā birojā ar datoru vai rakstāmmašīnu, kādiem papīriem, un ienāk vadītājs un saka, re, kur ir šis jaunais maģiskais rīks Excel. Ņemiet, esiet produktīvi. Es domāju, ka nevienam nebūtu ne mazākās nojausmas, kas tas ir un kā tad es to vispār varu izmantot. Un ļoti līdzīgi ir ar mākslīgo intelektu. Daudziem cilvēkiem tā pirmā saskare beidzās ar to, ka viņiem vienkārši nav skaidrs, ko tad īsti viņš var izdarīt. Un kā to risināja ar Excel, bija tā, ka notika tā saucamā, respektīvi tika veidoti dažādi tipveida risinājumi, kas izmantoja Exceli kā pamatu, lai pildītu kaut kādu ļoti šauru specifisku funkciju. Piemēram, plānotu budžetu plānotāju kaut kādu sagatavo, vai tur darba plānošanas sagatavo UTT. Un tas jau deva ļoti specifiskus pielietojumus, kur cilvēki varēja jau ieraudzīt tam pielietojumu konkrētu. Un pie kā tas noved 50 gadus vēlāk, ir tas, ka būtībā visa pasaules ekonomika lielā mērā šobrīd balstās uz Excel, lai kā mums negribētos to atzīt. Es domāju, līdzīgi būs arī ar mākslīgo intelektu, ka tas vienkārši būs tik fundamentāla tehnoloģija, ka mēs nevarēsim iedomāties bez viņa šo te ikdienas darbu. Un tas, paturpinot to iepriekšējo domu, tad mēs par Excel un mākslīgo intelektu varam domāt, ka tie ir tā kā motori. Tas ir elektromotors, un savukārt elektromotoru jau mēs varam ielikt visdažādākajos instrumentos un dabūt jau visdažādāko rezultātu. Tur urbi, tur zāģi, frēzi, mikseri, fēnu un vēl visu kaut ko. Un šajā AI rīku ekosistēmā mēs ļoti labi varam redzēt arī to, kā šis motors tiek lietots. Tātad ir šie pamatmodeļi, šīs smadzenes, šie motori, un tiem var piekļūt gan ar šiem asistentiem, patiešo kaut kādus uzdot jautājumus, iedarboties sarunas veidā. Ir vesels zodārs ar rīkiem, kas pilda kaut kādas noteiktas funkcijas, vai tā ir tā papildu funkcija mākslīgais intelekts, kas tur ļauj varbūt atrast ātrāk informāciju, vai arī tā ir pamatfunkcija, ko veids šis rīks izmantojot AI, bet viņi pārsvarā 99% no viņiem jau izmanto šos smadzenes, respektīvi viņi paši neizstrādā nekādus AI risinājumus, viņi izmanto vienkārši šīs iespēju piekļūt šīm smadzenēm un dod jums kaut kādu papildu slāni ar kaut kādu pievienoto vērtību. Un ir arī veids, kā tiešo modeļiem piekļūt caur tā saucamo API, kas noder savukārt automatizācijām un kaut kādu savu rīku būvēšanai. To mēs arī tad īsumā apskatīsim. 3 padomi tādi, kā vispār domāt par to, kā mākslīgo intelektu, kā domāt par to, ko tam uzticēt. Pirmais ir domāt funkciju līmenī, nevis industrijas vai nozares līmenī. Nevis kā AI var palīdzēt pārdošanā vai mārketingā, bet jebkuru no šīm lietām var izjaukt sīkāk. Mārketings sastāv no tā skaitā tekstu rakstīšanas, kopsavilkumu kaut kādas ģenerēšanas, datu apstrādes, datu meklēšanas, UTT. To mēs arī apskatīsim sīkāk. Bet jo vienkāršāku, jo augstāku līmeņu darbu jūs varēsiet saskaldīt mazākās, vienkāršākās funkcijās, jo vieglāk būs ieraudzīt, kur tas mākslīgais intelekts var palīdzēt. Un te uzreiz arī jāpiebilst, ka nebūs tā, ka pēkšņi, kur cilvēks darīja darbu, un tagad mākslīgais intelekts 100% viņu aizvietos. Nē. Tas, ko cilvēks darīja, ir kaut kādas 10 funkcijas. Iespējams, ka 6, 7 no tām funkcijām mākslīgais intelekts var tam cilvēkam palīdzēt izpildīt ļoti ātri, kaut ko apkopot, salikt, agregēt. Un šīs pēdējās 3 ar augstu pievienoto vērtību jau veids pats cilvēks. Un tajā kombinācijā mašīna un intelekts mākslīgais savukārt ir ļoti, ļoti spēcīgs, ļoti spēcīgs darbinieks jau. Būtībā viņam tiek iedots instruments šim cilvēkam. Otra lieta ir, vai uzdevums ir praktiski iespējams, respektīvi, vai jūs vispār zinat, kā to teorētiski varētu izdarīt, ja jums būtu neierobežots laiks, neierobežoti resursi, vai, piemēram, atrast kaut kādu informāciju 1000 grāmatās. Jā, jūs varētu, ja jums būtu gana daudz laiks, jūs izšķirstītu katru grāmatu un atrastu. Mākslīgais intelekts to var izdarīt ļoti ātri jūsu vietā.
Bet ja jūs paši nezināt, kā vispār fiziski to varētu izpildīt, tad visticamāk arī mākslīgais intelekts nevarēs tikt galā ar šādu problēmu. Respektīvi, tā nav kaut kāda maģija, kas var risināt iepriekš neatrisināmas, fiziski, praktiski neatrisināmas problēmas. Nu, un trešais arī nāk no Benedikts Evans, viens no tāds foršs domātājs tehnoloģiju jomā. Patīk tā ideja, ka būtībā mākslīgais intelekts jums dod bezgalīgi daudz praktikantu. Ko tad, kādas ir tās līdzības ar praktikantu? Praktikants vienmēr ir gatavs palīdzēt, jā, viņš mācās no pieredzes, bet iedomājieties tādu cilvēku tikko no universitātes, viņš ir diezgan zinošs globālās lietās, bet viņam ir ļoti limitēta zināšanas un pieredze tieši jūsu specifiskā nozarē, jūsu specifiskā uzņēmuma kaut kādā veidā, kā tiek strādāts, un viņš nezina nianses, kā jūs darat lietas. Jā, viņš var arī pieļaut kļūdas, un viņam arī dažādi veiksies dažādu uzdevumu izpildē. Bet pats galvenais, lai no tā praktikanta būtu tāda vērtība, ir tam praktikantam ir nepieciešams dot ļoti, ļoti skaidrs norādes. Ļoti līdzīgi ir ar mākslīgo intelektu. Ja jūs gribat no viņa tiešām dabūt vērtību, viņam ir jāiedod ļoti konkrēts norādes, konteksts tam, ko jūs no viņa gribat. Un to mēs arī apskatīsim pavisam drīz, ejot uz priekšu. Un te vēl viena tāda lieta ir arī, par šo varētu domāt tādos divos līmeņos. Viens ir tāds, jā, tas praktiski, ko var, ko nevar, bet viens ir arī par to atbildības līmeni. Respektīvi, jūs diez vai praktikantam dotu strādāt, izdarīt kaut kādas secinājumus no kaut kādiem uzņēmumu gada finanšu pārskatiem. Respektīvi, tad arī neusticieties arī tam, ka mākslīgais intelekts, akli neusticaties, ka mākslīgais intelekts tagad jūsu vietā kaut kādus izdarīs labus secinājumus un vienkārši jums nekas nebūs jādara un visu izdarīs jūsu vietā. Visticamāk, jūs to neusticāt praktikantam, tad neusticiet arī mākslīgajam intelektam. Ir tādi 6 lieli veidi, kas mums ir tā kā izfiltrējušies, vispār par šo mācot un runājot, kā tad mākslīgais intelekts var palīdzēt ikdienas darbā. Un tad pirmais ir, jā, šis darbs ar šiem AI asistentiem, kas būtībā ir šis ChatGPT vai Copilot vai citi asistenti. Otrs ir chatboti. Tie ir būtībā AI asistenti, kas jau ir spējīgi darboties ar jūsu konkrētiem lietotāju datiem, kas ir ļoti noderīgi patiesībā arī apskatīsim. Ir multimēdija mākslīgais intelekts, jā, tas ir darbs ar audio, video, attēliem, skaņu. Ir rīki, kā jau mēs apskatījām, ir vesels zoodārs, rīki ar iebūvētu mākslīgo intelektu, vēl ļoti spēcīga, tieši tā spēja strukturēt nestrukturizētu informāciju ļoti var noderēt dažādā datu apstrādē. Datu apstrāde ir, būtībā datu sakārtošana, strukturēšana. Un trešais, bet pēdējais veids ir automatizācijas ar mākslīgo intelektu kā vienu no soļiem. Arī to mēs pavisam ātri pārskatīsim katram no šiem 6, un patiesībā vienā no šīm kategorijām vai vairākās jums arī vajadzētu spēt saskatīt jau, kā tas potenciāli kaut kādas funkcijas līmenī varētu palīdzēt jūsu uzņēmumu. Tātad sāksim ar mākslīgā intelekta asistentiem. Šajā pašā zīmējumā tā ir tā pirmā kreisā puse. Tātad asistents uz čata bāzes, kas pieslēdzās šīm smadzenēm un nodrošina šo spēju ar tiem sarunāties. Ir ļoti dažādi asistenti. Pirmkārt, ir labi zināmais ChatGPT, Claude, Copilot un Google Gemini. Tie visi ir abonējami. Būtībā jūs maksājat fiksētu summu, un viņi visi pieslēdzās vienam modelim. Būtībā šī izstrādātāja, vai tas ir Microsoft, vai OpenAI, vai kāda cita, vienam konkrētam viņu izstrādātam modelim. Eksistē vesela klase ar citiem asistentiem, kur pirmkārt maksa tiek veikta tikai par lietoto apjomu. Būtībā mākslīgā intelekta lietošana maksā 2 veidos. Jums jāmaksā par to informācijas apstrādi, ko jūs viņam iedodat, tas ir tas jūsu uzdevums, tā informācija, ko apstrādāt, un par atbildi, par to rezultātu, ko viņš ģenerē, arī par to jūs maksājat. Abonējot, tur ir līdzīgi kā ar telefoniem, kur ir fiksēta maksa, ir ierēķināts, ka vidēji lietotājs iztērē tik un tik informācijas nosūta un saņem. Tāpēc šī maksa nosedz ar lielu rezervi
to lietojumu. Kad ir jāievieš uzņēmumā, kurā varbūt ir 500 vai nezinu, 100, 500 darbinieki, tad katram vēl viens papildus rīks par 20 vidēji eiro. Varbūt patiesībā ļoti dārgs veids, kā šo mākslīgo intelektu lietot. Un tāpēc eksistē dažādi risinājumi, kā var lietot šo mākslīgo intelektu lētāk. Tas ir maksājot tikai par lietoto apjomu. Ir dažādas aplikācijas, kas to ļauj izdarīt. Vai MindMap, vai Janējai, vai Chatbox, kas būtībā ir ļoti līdzīgi interfeisi, kur ir čats, bet viņi var pieslēgties pirmkārt ļoti dažādiem modeļiem pēc vajadzības un maksā tikai par lietotu apjomu. Šī ir daļa no vispār tādas arī ieviešanas stratēģijas, kur tieši mēs par to ekonomisko pamatojumu runājam, un arī to mēs kursa ietvaros tā kā apskatām sīkāk. Bet ejot uz priekšu, es arī iepriekš minēju, ka ir vērtīgi domāt par mākslīgo intelektu, ko ar to var izdarīt, ir funkcija līmenī. Un mēs jebkuru darbu, teiksim, nezinu, mājaslapu veidošana, augstāku līmeņu darbu, mēs patiesībā varētu saskaldīt kaut kādās apakšfunkcijās. Vai tā ir rakstīšana, tā ir tā vispār zināmākā laikam, tā ir kaut kāda informācijas apkopošana, respektīvi domājot par angļu vārdu summary, respektīvi kopsavilkumu veidošana. Tā var būt ideja radīšana, kas ir tāda idejošana, kur jūs tā kā ar tādu gudru kolēģi vienkārši domājat, hei, kā varētu darīt, kas jums palīdzēs iedomāties par lietām, kurām jūs varbūt paši pat neiedomājāties. Tā var būt arī sintēze, kas ir sintēze, tā jau ir kaut kāda secinājuma izdarīšana par kaut kādu informāciju vai jā, es pat teiktu, secinājumi laikam ir galvenais. Nevis vienkārši kaut ko salīdzināt, piemēram, kaut kādus divus dokumentus, bet izdarīt secinājumus, kā šīs izmaiņas, piemēram, tur līgumā, tur, nezinu, konkurenta, bet pasūtīt. Jums ir līgums, ir divas puses līgumā, otra puse piedāvā kaut kādas izmaiņas, un tajā vietā, lai mākslīgais intelekts vienkārši identificētu šīs izmaiņas, viņš var arī novērtēt, piemēram, ko šīs izmaiņas nozīmē, kāds ietekmē visu līgumu, ko tas maina, vai tas neveido kaut kāds pretruns. Respektīvi, tā sintēzes bloks. Datu izvilkšana, tas ir ļoti noderīgi, ja vajag atrast kaut kādu informāciju lielā informācijas apjomā. Piemēram, jums ir kaut kādas, nezinu, specifikācijas vai kaut kādi ļoti gari rokas grāmatas vai standarti, kuros jums vajag orientēties, un mākslīgais intelekts ļoti, ļoti ātri, nevis vienkārši pēc atslēgas vārdiem, bet pēc konteksta, pēc nozīmes, var atrast un ekstraktēt vajadzīgo informāciju. Var palīdzēt arī datu formatēšanā, datu apstrādāšanā, tas iet kopā ar struktūrēšanu, vai mainīt stilu, toni, teksta garumu, struktūrēt, piemēram, izveidot virsrakstus un apakšvirsrakstus ar pamattekstu, satura rādītājus ģenerēt vai struktūrēt vienkārši vienu tekstu, vienu lapas puses tekstu, sadalīt kaut kādās loģiskās nodaļās un sadaļās UTT. Un visbeidzot, jā, koda rakstīšana. Mākslīgais intelekts ir ārkārtīgi spējīgs rakstīt programmas kodu. Es to pats ļoti daudz izmantoju, es neesmu programmētājs, bet ar mākslīgo intelektu palīdzību es esmu ļoti daudz dažādas sistēmas izstrādājis, pat nemākot visu to sintaksi, koda rakstīšanas, bet vienkārši saprotot, ko kods dara, un attiecīgi ar mākslīgo intelektu palīdzību visu šo esmu devojis gatavu. Pavisam īsi. Kā jau es minēju iepriekš, ir ļoti svarīgi, lai jūs dabūtu rezultātu. Ir gan tas, kur es minēju, ka katra nākamā vārda ģenerēšana ietekmējās no iepriekšējā vārda, gan arī šis konteksts, par kuru es runāju šī praktikanta kontekstā. Es atvainojos. Ir ļoti svarīgi, lai jūs dabūtu tā kā labu rezultātu. Ir svarīgi saprast un mācīt pareizi rakstīt šīs tā saucamās uzvednes, ja promptus, kas būtībā ir uzdevuma došana mašīnai. Es zinu to, ka ļoti daudziem cilvēkiem arī tā pieredze ar šo mākslīgo intelektu beidzās tā kā nesākusies, kad viņi vienkārši uzraksta kaut kādu vienkāršu uzdevumu, uzraksti man mārketinga plānu, kas ir tā kā 4-5 vārdi,
un cer uz kaut kādu rezultātu, ka šī mašīna maģiskā veidā nolasīs viņa domas un uzrakstīs tieši to, ko viņš vēlējās. Un tad es esmu redzējis, kā cilvēki tajā viļās, redz, ka viņi dabū kaut kādu ļoti vispārīgu vai kaut kādu ļoti nekonkrētu uzdevumu, rezultātu un saka, hei, šī mašīna jau ir stulba, viņi man neko nevar palīdzēt, viņi man nesaprot. Bet viss ir atkarīgs no tā, kā jūs pajautājat un dodat šo uzdevumu. Un viss tas ir būtībā nav no jauna jāizgudro. Iedomājieties, ka jūs sarunātos vienkārši ar citu cilvēku un gribētu viņam kvalitatīvā veidā nodot, ko jūs vēlaties, lai viņš izdara. Kas būtu svarīgi? Būtu svarīgi iedot kontekstu, respektīvi nevis vienkārši uzraksti kaut ko, bet kas jūs vispār esat? Kas tas par uzņēmumu? Kas tas, teiksim, tur mārketinga stratēģijas ietvarā? Kāds kanāli būs? Kas tas par produktu? Kādā formātā vajadzīga ir šī? Mēs iesim tur sociālajos tīklos vai e-pastu sūtīsim, respektīvi konteksts. Ir vajadzīga konkrētība, jo konkrētāks būs uzdevums, jo konkrētāks būs rezultāts. Viņš nebūs vispārīgs. Ir dažādas metodas, piemēram, jautāt apstiprinājumu, vai mašīna saprata, ko mēs gribam, vai tas mākslīgais intelekts. Mēs varam likt arī viņam pašam uzdot jautājumus, hei, kas nebija skaidrs par manu uzdevumu, ko vajadzētu precizēt. Mēs varam atsaukties uz iepriekšējām ziņām, vai arī kaut kādā brīdī apraut sarunu un turpināt viņu tā kā citā atzarā, ja mēs esam nonākuši kaut kādā strupceļā. Vai arī mēs varam lietot dažādas promptēšanas ietvarus, kas ir būtībā tādas formulas, kā pareizāk formulēt savu uzdevumu mākslīgajam intelektam. Un visu šo sīkāk mēs arī apskatām kursa ietvaros, un es teiktu, ka šis ir viens no svarīgākajiem blokiem, jo viss sākās ar šo uzdevumu definēšanu, došanu, un jo labāk to jūs varat izdarīt, jo labāk un kvalitīvāk rezultātu jūs varat dabūt. Ir dažādas lomas, jā, ļoti bieži mēs vienkārši iedodam uzdevumu, izdari šo, bet sarunbots var ieņemt pilnīgi citu lomu. Viņš var būt tas domātājs, tas idejotājs kopā ar jums. Kā tev šķiet, kā varētu kaut ko uzlabot vai kā varētu domāt par šo? Viņš var būt arī kritiķis un mentors. Viņš jau var vērtēt arī jūsu paveikto darbu vai arī kaut ko citu, kas ir radīts ar mākslīgo intelektu, ko var uzlabot, kas ir kur kāds pretrunas vai UTT, vai arī var iemācīt jums kaut ko, iesties skolotāju lomā un iemācīt, kā kaut kādas lietas izdarīt. Un šis ir tāds arī foršs veids, kā par to domāt, kā vispār tas mākslīgais intelekts var kādās lomās, kādā veidā jums palīdzēt. Un tāds mazs joks, jo, kad viss šis parādījās, tad šo uzdevumu spēju rakstīt šos uzdevumus, sauca tur gudros vārdos par prompt engineering, bet, būsim godīgi, nekāds engineering tajā visā nav, un nekāda nākotnes profesija tā nebūs. Patiesībā tā ir vienkārši spēja kvalitatīvi formulēt savu domu un savu nododamo ziņu un uzdevumu. Un šī spēja vispār šai vajadzētu būt universālai spējai, kas piemīt cilvēkiem, tīpaši vadītājiem, jo jūs kvalitīvāk varat nokomunicēt sevi, jo jūs labāk sapratīs, jo labāks būs rezultāts. Līdzīgi ir ar mašīnu. Tāda neliela starpība, jā, daudz izmanto to mākslīgo intelektu kā Google, bet te ir arī jānošķir, ka viens ir, tā teikt, zināšanu meklēšanas tā kā mašīna, un otrs, un būtībā mākslīgais intelekts ir domāšanas mašīna. Un nevajag jaukt šīs divas domas, jo var dabūt sliktu rezultātu, tīpaši kaut kādā faktuāli precīzā, kur nepieciešama informācija. Un arī kursā mēs sīkāk apskatām vispār, kā veikt vienu vai otru funkciju, jo labāk ar katru no rīkiem, ja mums arī ir vajadzīga zināšana meklēšana ar mākslīgo intelektu, tad kā to labāk paveikt. Šeit domāju, laikam es redzu, ka mēs jau laiks mums strauji beidzās, es pārlekšu pāri un paiesim vēl cauri pa citām tēmām. Sarunboti. Sarunboti ir būtībā, ja chatbots, tas ChatGPT vai kāds copilots būtībā, viņš var atbildēt jums tikai balstoties uz tiem datiem, kas ir izmantot viņa treniņā. Bet varbūt arī izveidots šis chatbots, mākslīgā intelekta asistents, kurš orientējās arī jūsu informācijā. Un viņš var atbildes savas dot, balstoties uz šo informāciju par jūsu uzņēmumu, par jūsu procesu, respektīvi visu no jūsu datiem. Un kur tas noder? Tas ļoti noder, tā teikt, divos tādās varētu dalīt lielās grupās, vai tas ir uz āru vai uz iekšu vērsts. Un
Varbūt kāds no jums ir eksperimentējis kādreiz, ka var sarunai pievienot arī kaut kādu failu priekš konteksta, vai tas ir kaut kāds teksta fails vai PDF vai kaut kas tam līdzīgs. Tad iedomājieties, šis te chatbots būtībā ir virtuālais asistents, šis AI asistents, kuram šis konteksts nevis katru reizi jums būtu jāpievieno kā jauns fails, bet viņš visu laiku to jau zinātu. Un, ja jūs viņam iebarojat atbilstošu informāciju, viņš var iejusties ļoti tādās foršās lomās un pildīt tādas ļoti vērtīgas funkcijas. Kā piemēram, sniegt kaut kādu tehnisko atbalstu uz āru. Viņš var kā virtuālais konsjers kalpot vai e-komercijā, ieteikt kaut kādas preces, vai izvēlēties preces, vai tur ieteikt, kā domāt par izmēriem, kā veikt pasūtījumu, atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Un iekšēji savukārt viņš varētu palīdzēt, teiksim, orientēties kaut kādā uzņēmuma iekšējā informācijā, vai šo informāciju ātri atrast, vai arī, teiksim, nezinu, HR onboardingā par kaut kādu ļoti konkrētu procesu. Hei, es esmu iztērējis jau savus atvaļinājumu dienas, kas man jādara, kas man jāraksta grāmatvedē, vai arī pie kā man vērsties, ja es gribu paņemt bezalgas atvaļinājumu, piemēram. Kaut kādas iekšējas procedūras, iekšēja informācija padarīt viegli pieejamu gan darbiniekiem, gan arī speciālistiem, kas ar to ikdienā darbojas, lai varētu ātri atrast kaut kādas konkrētas lietas. Vai arī kaut kādus asistentus uz uzņēmumu, tā teikt, iekšējām zināšanām balstītus, kas var dažādiem jūsu uzņēmuma darbiniekiem palīdzēt labāk orientēties kaut kādā jūsu jau iepriekš uzkrātā informācijā un palīdzēt to ātri atrast. Mazliet par multimēdijiem. Tas ir vēl viens veids, kā mākslīgais intelekts var ļoti palīdzēt. Un te ir tādas galvenās kategorijas, ir būtībā trīs. Tātad darbs ar attēliem, audio un video. Ar attēliem, to noteikti daudzi ir piedzīvojuši, spēlējušies, ko nozīmē ģenerēt dažādas bildītes. Un šīm bildēm var būt ļoti daudz dažādu pielietojumu, vai tur kā rakstiem, sociālos mēdījos izmantot, vai kā vienkārši kaut kādās prezentācijās, kā paskaidrojošs kaut kāds elements un cita veida, vai tie ir vienkārši kaut kādi foni vai kaut kāda idejošana, kā varētu kaut kāds koncepts izskatīties. Respektīvi, tie pielietojumi ir ļoti dažādi. Vēl interesants bloks ir būtībā balss no teksta. Ko tas nozīmē? Tieši balss, nevis mūzika vai audio. Var sintezēt, var izmantot gatavu balsi, kas būtībā tekstu pārvērš balsī. Respektīvi, tā vietā, lai aicinātu kaut kādus profesionālus aktierus ierunāt kaut kādu tekstu, jūs varat vienkārši tekstu uzrakstīt. Ir balss, kas var ierunāt viņu dažādās valodās, tā skaitā latviešu valodā. Un, teiksim, ja jums kaut kāda informācija mainās, jūs varat to balsi, to tekstu saturu pamainīt, un arī vienkārši tas jaunais teksts, cik pilnīgi dabīgi nolasīts no jauna un atkārtot, cik reizi nepieciešams. Nezinu, iedomājieties, tas var kaut kādas instrukcijas balsī lasīt, tas varbūt tur podkāstus ģenerēt, grāmatas lasīt, visdažādākie reklāmas rullīšos ierunāt kaut kādu balsi. Pielietojumi ir ļoti dažādi. Var sintezēt arī savu balsi, diemžēl latviski vēl tas tik labi nedarbojās, bet ideja ir tāda, jūs ierakstat savu balsi, un viņu mašīna var atkārtot un jebkuru tekstu nolasīt jūsu balsī. Arī tāda eksistē pielietojums. Ļoti interesanta tēma ir video, un video ir ļoti daudz dažādu risinājumu. Ir tādi, kas ļauj veidot kaut kādas video prezentācijas, respektīvi izmantot līdzīgi kā ar skaņu, kur jūs varat izmantot neeksistējošu cilvēku kā tādu avatāru, kurš ne tikai nolasīs jūsu uzrakstīto tekstu, bet arī būs bildīte, kur viņam pilnīgi dabīgi līdzi kustās mute un mīmika sejas, un neviens nevarēs pateikt, jā, ka tas ir AI ģenerēts, nevis ierakstīts. Atkal pielietojumi visdažādākie. Apmācībās, intervijās vai kādos reklāmas rullīšos. Var arī klonēt sevi, līdzīgi kā ar balsi. Var izveidot savu avatāru, sevi ierakstīt, savus video vai bildes iedot, un jūs jau varat, tā teikt, iejusties jebkurā virtuālā lomā vai vadīt kaut kādas apmācības saviem darbiniekiem vai vēl kaut ko tādu darīt. Te mēs neejam konkrēti jau tajos pielietojumos, varbūt, un kā to izdarīt tīri, tikai gribu iedot to domu, ko vispār var. Eksistē visādi video salicēji,
kas, piemēram, nevis paši ģenerē video klipiņus, bet izmanto gatavus video klipiņus, saliekot tos noteiktā secībā, lai veidotu stāstu. Ir arī pilnīgi no nulles video ģenerēšana, mazu video klipiņu, kur vienkārši no jūsu uzrakstītā prompta tiek ģenerēts kaut kāds video. Un arī ļoti noderīga kategorija ir video tulkotāji. Teiksim, ir šīs webināra ieraksts, kur es runāju latviski. Viņu varētu iztulkot, piemēram, angliski. Viss teksts būtu angliski manā balsī, un arī manas lūpas kustētos, kā es būtu runājis angliski. Ļoti jaudīgs pielietojums kaut kādai satura lokalizēšanai. Par rīkiem ar iebūvētu mākslīgo intelektu arī te mēs apskatām jau to vidējo kategoriju, kur rīki izmanto mākslīgo intelektu kaut kādu konkrētu uzdevumu pildīšanai savā iekšā sistēmā. Un te es vēlreiz atgādinu, ka ja ir kāds rīks kaut ko spēj, tas nenozīmē, ka tā ir tieši šī rīka superspēja. Te vairāk ir tas princips, ka tas visticamāk ir iespējams ar šiem te lieliem valodu modeļiem, šiem pamatmodeļiem. Vienkārši šis konkrētais rīks to ir varbūt pasniedzis ērtāk, pieejamāk, apkopojis kaut kādas funkcijas vienu vietu, un tā ir tā viņu pievienotā vērtība, ko viņi dod. Ir ļoti maz rīku, kas izmanto paši savus kaut kādus modeļus, un tie jau ir ļoti specifiski pielietojumi. Te ir līdzīgi, kā es teicu, ka šis mākslīgais intelekts ir šis elektromotors, un par rīkiem varētu domāt būtībā kā par darba rīkiem, kur ar to vienu motoru, kurš rada griezi, var pildīt ļoti daudz dažādu uzdevumu. Līdzīgi ir ar dažādām aplikācijām un AI rīkiem. Un ir vairākas mesas, lai vieglāk par to būtu domāt. Mēs nevis apskatām konkrētus rīkus, kas var darīt to vai šito, bet mēs viņus iedalām tādās lielās kategorijās, apskatām, piemēram, kas ir dažādi rīki, kas var palīdzēt e-pasta saziņā, rakstīšanā, apstrādāšanā, kategorizēšanā. Apskatām vienlaicīgi, kā es teicu, ļoti daudz ko var izdarīt tieši ar mākslīgo intelektu, un tur nevajag tieši to konkrēto rīku, un ļoti daudz ko var izdarīt ar šo AI asistentu, ar to ChatGPT. Un kaut ko var izdarīt varbūt ērtāk, labāk, ātrāk ar konkrētu rīku. Bet tā funkcionalitāte ļoti bieži mēdz būt līdzīga. Un katrā no šīm kategorijām mēs to apskatām tādā griezumā. Respektīvi, lai neierobežotu jūs ar kaut kādiem konkrētiem ražotājiem, izstrādātājiem, bet lai jums iedotu to principu, kā domāt. Ja jūs paši saprotat, ka jā, šis teorētiski ir iespējams ar mākslīgo intelektu, tad laikam kaut kur vajadzētu būt rīkam, kas dara tieši tā kā to, ko es esmu iedomājies. Un visbiežāk tā arī ir, un tas būs nevis viens, bet tie būs 5, 10 dažādi rīki, no kuriem izvēlēties. Tāpēc baigi neietekmējieties, ja jūs redzat, ka tur reklamē kaut kādu vienu ļoti specifisku risinājumu, vai arī to pasniedz kā AI kaut kādas spējas tikai caur to. Bet jā, ir vairākas kategorijas: prezentāciju veidošana, darbinieku meklēšana, tulkošana, piezīmju veidošana, zvanu ierakstīšana un apstrāde, kopsavilkumu veidošana, meklēšana, dažādi rīki mārketingam un pārdošanai. Šodien mēs tam neiesim cauri, mums tam nav laika, bet tas princips, par kuru es runāju, jā, e-pastos kaut ko mēs varam izdarīt ar sarunbotu, un ir kaut kādi jau konkrēti specifiski rīki, kas ļauj izdarīt jau to ērtāk jau tajā vidē, kur jūs strādājat ar e-pastiem. Mazliet par datu apstrādi. Tas jau ir šis pats pēdējais 3. bloks, kur mēs izmantojam mākslīgo intelektu patiešo. Ļoti jaudīgs veids, kā lietot mākslīgo intelektu, ir piemēram patiešo Google Sheet vai Excel, kur mākslīgais intelekts un tā kognitīvās spējas tiek būtībā ieslēgtas jau konkrētā formulā. Un arī to mēs apskatām, kur, piemēram, ir dots kaut kādas ievāktas atsauksmes, vai tās varētu būt kaut kādas aptauju formas, ir atvērta tipa jautājumi, un viņus vajag sakategorizēt vai, teiksim, noteikt, kur ir pozitīvi vai negatīvi komentāri, vai arī sakategorizēt, par ko cilvēki ir runājuši savās atvērtajās atbildēs. Un to var darīt uzreiz tur, kur jau ir dati, Excelī vai šītā. Arī ļoti noderīgs veids, arī apskatām akadēmijā, bet kursā, RBS-ā, kā to izdarīt un kā par to domāt. Ir automatizācijas, pavisam īsi. Tātad, kas ir automatizācijas? Tādas biznesa procesu kaut kādas
biznesa procesu tā kā replicēšana, nu, ne replicēšana, bet nevis manuāla izpilde, bet būtībā automātiski izpilde. Ja ir kaut kāda biznesa procesa, kas atkārtojas, kas tiek veikti regulāri, viņus var automatizēt. Un tas, ka mēs varam izmantot mākslīgo intelektu kā vienu no soļiem, nu, paver patiesībā ārkārtīgi plašu iespēju klāstu. Automatizācijas, iespējams, daudz jau ir dzirdējuši vai jau izmanto līdz šim. Viņas jau eksistējušas ir gadiem, bet, bet viņas varēja veikt tādas ļoti algoritmiskas darbības. Ja tas, tad tas, ja šitas, tad tas. Bet tagad līdz ar mākslīgā intelekta parādīšanos un tā kognitīvajām spējām ir pavērties daudz plašāks klāsts ar lietām, ko mēs varam vispār automatizēt. Un te ir piemērs, iepirkuma šķirošana. Daudziem uzņēmumiem ļoti svarīgi ir sekot līdzi iepirkumiem vai pa viņu tēmu, kur mēs varam uzbūvēt automatizāciju, kas iegūst datus. Ar mākslīgo intelektu nosaka, vai šīs konkrētais iepirkums ir pa tēmu, vai viņš attiecās uz jūsu uzņēmumu. Ja ir, tad ieglabāt to visu tabulā un, teiksim, nosūtīt e-pastu atbildīgajiem, lai tiek sākt gatavot pieteikumu konkrētam iepirkumam. Čeku nolasīšana parādās Google Drive checks, nofotografēts ar mākslīgo intelektu. Mēs ekstraktējam vajadzīgo informāciju, sastrukturizējam to visu Google Sheet tabulā un, teiksim, nosūtam uz grāmatvedības programmu. Šādus piemērus varētu daudz un daudz dot, bet te vairāk ir par to pašu principu, ka mākslīgo intelektu var izmantot kā vienu no šiem soļiem. Un tad pavisam īsi arī, ko mēs apskatām arī kursā. Es tagad to baigi nekāpšu detaļās, bet mēs dodam ļoti praktiskus padomus, kā vispār domāt par mākslīgā intelekta ieviešanu. Un ir viens līmenis, kur mēs tagad runājam vadītāja līmenī, kā domāt par to tādā augstākā, taktiskā, strateģiskā līmenī, kas ir tās praktiskās lietas, ko jūs varat darīt, lai veicinātu un ieraudzītu šīs iespējas uzņēmumā. Un mēs arī apskatām no tādas individuālas speciālista perspektīvas, kurš orientējās un pārzina ikdienas darba detaļas. Arī tur mums ir savi ieteikumi, savi novērojumi un praktiski padomi tajā, kā sekmēt, lai šīs idejas pirmkārt no darbiniekiem nonāk līdz jums, lai kā ļaut un kā veidot to vidi, kur viņi var droši eksperimentēt, un kā to tad potenciāli meklēt tos risinājumus, eksperimentēt un pēc tam mērogot. Nu, lūk, un te arī es jau redzu, mēs esam mazliet pāri laikam, bet gribu pabeigt ar vienu tādu domu, ka jūs nebaidieties, neaizstās mākslīgais intelekts, bet aizstās kāds, kurš izmanto mākslīgo intelektu. Tāpēc, kā jau es minēju, nevis mēs mūsu darbiniekus aizstās vai pēkšņi visu darīs rītdien mašīna, bet mums būs ļoti jaudīgi darbinieki vai jūs paši, kas ar mākslīgā intelekta vienkārši palīdzību varēs izdarīt 2, 3, iespējams pat 5 cilvēku darbu. Un tā nākotne, ir, ka mēs esam tie diriģenti un mēs orķestrējam tos praktikantus, robotus, rūķīšus, sauciet kā gribat, bet mēs diriģējam to mākslīgo intelektu, mēs esam tas operators, un mēs caur to varēsim paveikt daudz vairāk nekā mēs to spējam šobrīd paši savām rokām un spējām. Nu, lūk, tas arī no manas puses viss. Labprāt atbildēšu, ja mums vēl ir kāda minūte uz kādu jautājumu, bet es ceru, ka es iedevu tādu labu ieskatu, un kā jau es minēju, visu šo padziļinātāk jau mēs apskatām šī kursa ietvaros RBSA. Paldies, Juri. Varbūt arī tieši jautājums bija, ko interesanti iegūst kādas ieskatas un zināšanas, kad viņi piedalīsies pilnajā kursā? Mēs apskatījām, tagad es tā ātri pārskrēju vispār tēmā, bet uz vietas kursā, protams, mums ir vairāk laika, un mēs dziļāk kāpjam iekšā un apskatām tās nianses jau. Jo tas vēlns slēpjas detaļās un ir pirmkārt vairāk par to, kā domāt, iekāpjam niansēs, kas ir svarīgas, kas nav svarīgas, respektīvi kāpjam dziļāk nekā mēs paspējām tagad izdarīt. Un tam, ko vajadzētu iegūt, to es jau tā kā centos sākumā atbildēt, ka visa tā mērķis kursa, kad jūs iziet tās 4 stundas, 4,5 stundas, jums vajadzētu tā kursa beigās spēt
redzēt vispār un saprast, ko vispār var izdarīt ar mākslīgo intelektu, kā par to domāt. Un tad ar šīm zināšanām jau noteikti jau citām acīm skatīties uz savu uzņēmumu, saviem biznesa procesiem, uz to, ko dara jūsu darbinieki, kā jūs strādājat, un redzēt šīs iespējas, kur jūs varētu sākt eksperimentēt, ieviest šo mākslīgo intelektu un izmantot to, lai tiešām atvieglotu un mērogotu to, ko jūs jau šobrīd darat. Varbūt var padalīties ar kādu praktisku piemēru, kādu kā uzņēmējs izmanto ikdienā, vai kas tavs go-to ir. Oi, kur tik mēs neizmantojam? Mēs, piemēram, no ikdienas mēs ļoti aktīvi izmantojam pārdošanā. Pārdošanā mēs gan izmantojam mākslīgo intelektu, piemēram, mēs izmantojam augstos ēpastus, un mēs gan izmantojam, gan atlasīt pareizos cilvēkus, kad mums mākslīgais intelekts palīdz atlasīt no daudziem labākos, pie kuriem vērsties, kas varētu būt potenciāli lēmumu pieņēmēji uzņēmumos. Tur mēs izmantojam arī atbilžu kategorizēšanā. Piemēram, mums ienāk liels lērums ar atbildēm uz šiem e-pastiem pārdošanas, un mēs, izmantojot mākslīgo intelektu, kategorizējam, vai cilvēks ir ieinteresēts, nav ieinteresēts, vai tā bija automātiska atbilde. Un uzreiz tiek atbildīgiem cilvēkiem nosūtīts, ja mums ir ieinteresēts persona, tad tiek atbildīgiem pārdevējiem aizsūtīts tālāk uz sarunu šis informācija, lai turpinātu šo sarunu. Un mēs vienkārši tas ikdienā aizjām darbu, tas ir mentāls process, kurš prasa vienkārši resursu cilvēku, un ja mēs to automatizējot un aizstājot ar mākslīgo intelektu, esam vienkārši padarījuši pārdevēju darbu daudz vieglāku, un viņš var darīt, fokusēties uz to, ko viņš tiešām māca šo sarunu attīstīt un veidot ar cilvēku, nevis tur šķirot, sēdēt e-pastus un bīdīt informāciju no vienas sistēmas uz otru. Ļoti daudz rakstīšanā izmantojam, idejošanā. Es būtībā katru dienu man ir blakus logā vaļā kaut ko atrast, ātri, kaut kādu ideju iemest, kaut kādu e-pastu, varbūt atbildi ātri uzģenerēt, uzrakstīt. Tad tie ir tādi jau sīkumi, vai ne? Kaut ko sastrukturizēt, vai tie pat ir tā kā tulkot elementāri kaut ko. Vai man ir jāraksta pārdošanas e-pasta? Tur ir ļoti labs tāds darbs ar mākslīgo intelektu, kur ar palīdzību var ģenerēt. Informācijas atrašana mums ir ievietota sava iekšējā informācija par visām mūsu, piemēram, tām pašām pārdošanas kampaņām. Un mēs varam ātri izvilkt, kur jau mēs esam izmantojuši kādu metodologiju ar kādu ziņu, tā kā tajos chatbotos. Tā, tas pavisam tā pa virspusi braucot. Pārdošanas materiāls, audio, video, reklāmas rullītes, AI akadēmijā varat iet apskatīties, ir arī ar AI ģenerēts, kā piemērs. Es arī saprotu, tev ir arī lifta kurss Ovens, kur tieši stāst par mākslīgo intelektu pārdošanā. Pareizi. Jā, tur tas ir arī būtībā, tas kurs ir, es uzreiz vēlos precizēt, ka, teiksim, ja jūs kā vadītāji esat izgājuši kursu vadītājiem, tad jums nav vērts iet kursu arī pārdevējiem, bet vairāk domāt, ka uz to vajadzētu sūtīt savus pārdevējus, jo mēs apskatām līdzīgas lietas, tur arī ir ievads un arī ir tā kā līdzīga struktūra, tikai viss ir pārdošanas kontekstā. Visi piemēri, viss ir būvēts par un ap pārdošanas vajadzībām un tiek rakts dziļāk tajos virzienos, kas vairāk ir noderīgi pārdevējiem. Respektīvi, tas līdzīgas lietas tikai caur citu prizmu un ar citiem, citu rakšanu dziļāk citās tēmās. Tā kā es aicinātu vairāk sūtīt uz to savus pārdevējus vai savus mārketinga speciālistus, nevis tā kā obligāti pašiem to apmeklēt. Jā, varbūt pēdējais vēl jautājums, cik skatos, vai tu ieteiktu bezmaksas stūļus vai maksas tik liela atšķirība un vai vairākus izmanto varbūt pats vai. Tas ir ļoti tāds vispārējais jautājums, respektīvi, ko nozīmē bezmaksas rīks?
Tad tur ir tā starpība būs vai nu tajā, kas tiek darīts ar jūsu datiem. Respektīvi, jūs maksājat vienā vai otrā veidā. Jautājums kādā? Bezmaksas versijās ļoti daudz bezmaksas versijas ir limitētas, piemēram, vai apjomā, garumā, vai reizēs, cik jūs kaut ko varat izdarīt. Un tad katrs nākamais jau ir par maksu. Tas ir vienkārši, lai jūs sāktu lietot viņus. Piemēram, ja mēs runājam par to ChatGPT pašu, tad bezmaksas versijā agrāk galvenā starpība bija tāda, ka viņi izmanto jūsu datus modeļu treniņam. Tas nozīmē, ka visu, ko jūs viņā liekat iekšā, rakstat, nonāk un tiek izmantots nākamo modeļu apmācībā. Tagad gan ir tāda iespēja atslēgt to. Bet galvenā starpība, piemēram, ir arī tam pašam OpenAI ir dažādi veiktspējas modeļi. Mēs runājam, salīdzinājām dažādus modeļus. Un maksas versijā, un jums ir kvota. Jūsu abonēšanas maksa, piemēram, 20 eiro mēnesī, notver X apjomu ar labāko modeli, un viss pārējais ir ar mazliet lēnāku, stulbāku, netik gudru modeli. Un šī kvota maksas versijā ir daudz lielāka. Respektīvi, bezmaksas versijā viņš jums pat var dažkārt neteikt, ka viņš jau ir pārslēdzies uz vienkāršo versiju. Vienkārši vienā brīdī jūs esat iztērējuši limitu ar labāko modeli, un jūs tagad strādājat ar mazliet stulbāku modeli. Tas tā kā datu pāreide iztērējāt tur 10 gigabaitus, tad tiek apgriezts ātrums. Tālāk ir lēnāk vienkārši. Tā ir viena no atšķirībām, un otra ir arī, ka, teiksim, varbūt esat pamanījuši pēcpusdienā ap kādiem 3-4. Viss šis čata asistents sāk strādāt daudz lēnāk un pat ļoti mēdz bremzēt. Kāpēc? Jo pieslēdzās Amerika tajā brīdī. Mostās Amerika un maksas versijām tiek dotas prioritātes, respektīvi viņi strādā vienlīdz ātri nekā tas ir bezmaksas versijā. Es nezinu, vai es atbildēju, jo, kā jūs redzējāt, AI rīki ir milzīga kategorija. Un ko nozīmē AI rīki vispār? Un mans šodienas arī lekcijas mērķis bija vairāk runāt par fundamentālā mākslīgā intelekta spējām, kas var izpausties gan dažādos rīkos, gan asistentā, gan automatizācijās. Un vēlreiz atgādinājums domāt funkciju līmenī, saprast, kādas funkcijas jūs veicat, un tad izvērtēt, vai jums vajag asistentu vai rīku, un vai bezmaksas vai maksas. Nevis, vai man vajag maksas vai bezmaksas. Viss no konteksta ir atkarīgs. Paldies, Jūr. Es atbildēju uz jautājumu. Varam arī noslēgt webināru šodienas. Es tikai vēlos atgādināt, ka mēs dosim ieskatu lifta kursos visu nākamo mēnesi. Šo ceturtdienu jau var 11. pieslēgties, dzirdēt par mākslīgo intelektu digitālajā mārketingā, un nākamā otrdiena par mākslīgo intelektu cilvēku resursu vadībā, un tad pārējo jaunumus sekojiet līdz Facebookā, paziņosim, ko būs tad nākamie ieskati. Lielas paldies visiem, kas pieslēdzās, un tiekamies ceturtdien. Paldies, vislabāk!